Pie manis atnāk kāda sieviete un saka, zini, es jau gadiem dzīvoju ar trauksmi, un kad 7, 8 gadi vai pat 10 gadi kaut kur. Un es saku, Pēter, tā pavada visur, visu laiku, un es jau esmu pie tā pieradusi, un es pat vairs neatceros, kā ir bez tās. Un kas interesantākais, viņa ir bijusi tikai 2 reizes uz seansiem, un mēnesis starpā, un tagad viņa 3. reizi atnāk, un ar mēnesi starpā. Un uzreiz šeit iestarpinājums, atsauksmes mēs nevaram vispārināt, ka tā visiem, bet es dalos ar tiem biežākiem notikumiem, kas mums te notiekās. Un viņas 3. reizē stāsta, zini, Pēter, pēc 2. seansa uz dažām stundām es piedzīvoju mieru savu galvā. Un tas bija tāds miers, kāds nav bijis, viņa saka, gadiem nav bijis. Un viņa saka, tas ir tā kā maziņš attelpas brīdis, un es iedomājos, viņa tā arī saka, ja es tā varētu justies kaut vai mazliet ilgāk, es būtu gatava dot visu. Un tas, ko mēs sakam, jā, to, ko es piedzīvoju, kaut vai 5 minūtes, 10 minūtes pēc seansa, to var uztrenēt un padarīt par pastāvīgu. Un par pastāvīgu mēs uzskatām, ja vismaz mēnesis tas noturās. Un pēc tam nākamais ir vismaz pusgads bez seansiem. Tas nozīmē, ka smadzeņu viņi ir sinhronizējušies un viņi spēj to uzturēt. Tā kā tas ir vēl ceļš uz priekšu, un parasti tas vidējais, mēs redzam, ir varbūt no 1 līdz 100 un vairāk seansu, vidējais ir no 10 līdz 30 apmeklējumiem. Un vēl viens atcerējos šeit gadījumu par Parkinsonismu. Un tad medikamenta iedarbība arī var kļūt efektīvāk. Tremors cilvēkam, tad trīci, jūs zināt. Viņi saka, pēc seansiem viņai pa stundu dienā ir ilgāk attelpas brīdis, ka viņai nav šī tremors vai šī trīce. Un tās ir tādas mazas foršas lietiņas, un īstenībā pie šādām, kad cilvēki to dažreiz stāsta, tas ir tas, kad mans asaras sariešās, kad cilvēks gadiem ir mocies un 1 vai 2 seansus, un viņš to piedzīvo. Tā kā, lai ir miers tavā namā un arī tavā galvā. Tiekamies. Čau!